par pasakām mēs sākām, par pasakām negluži, bet tomēr zinām saistību ar pasaku tēmu būs arī nākamajam sižetam vai vismaz Latvijas kontekstā runājot. Nu, pasaks ne tikai var stāstīt vai lasīt grāmatās, pasaks izplatās arī sociālajos tīklos. Pagājušās nedēļas nogalas notikumi par Svetbanku tā saucamo galu ir spilgts piemērs tam. Tur visvairāk arī un vistiešāk un visprecīzāk arī viss sākās šis ugunsgrēks prērijā. Facebook, Twitteris, viss aizgāja no turienes, un tad jau to apturēt to lavīnu vairs nebija iespējams. Vispār tā ir ļoti interesanta tēma sociālie tīkli kā masu mēdījis. Jā, protams, tas ir moderns un tas izmanto daudz jauni cilvēki. Jā, protams, tas ir arī viens no visātrākajiem informācijas nodošanas veidiem. Bet ir arī ēnas puses, tas ir ļoti grūti kontrolējams, es domāju, tieši no kvalitātes ziņas, jo tu nevar zināt, kas ir šis cilvēks ar, varbūt ar vārdu, uzvārdu, viņš tur startē šajā Twitterā vai kādā sociālā tīklā, bet tas patiešām ir viņš un vai viņš saka patiesību. To neviens tā uzreiz pateikt nevar. Tāpēc arī dažādi pārpratumi rodās. Taču ir jau arī piemēri, kad šie sociālie tīkli ir ļoti konstruktīvi un palīdz. Mēs te varam runāt par arābu pavasari, kur vairāk vai mazāk tomēr caur sociāliem tīkliem cilvēki apmainījās ar informāciju un veidoja arī savas kopas, un tad šo revolūciju varēja iet stiprināt ielās. Tur tika nodota informācija, kur, kada, cikos. Tāpat bija arī pirms gada Irānā, kad bija šie notikumi pēc prezidenta vēlēšanām. Arī Krievijā, kur tikko kā notikuši parlamentu vēlēšanas, nav pārāk mierīgi, kā mēs jau pagājušajā raidījumā runājām, un pagājušās nedēļas nogalē, un laikam jau arī vēl līdz gada beigām, es domāju, līdz Ziemassvētkiem, līdz jaunam gadam, kad tomēr laikam cilvēki sāks domāt mazliet mierīgāk un savādāk, būs kādi protesta izpausmes veidi. Tur arī lielā mērā tas viss tiek organizēts cauri sociālajiem tīkliem. Bet kā tas ir Krievijas gadījumā? Ar presi tur ir diezgan savādas attiecības, varai un līdz ar to arī pārējiem tās izmantotājiem. Nevienmēr tur var uzrunāt patiesu un precīzi informāciju. Sociālie tīkli it kā vairāk varētu kalpot, bet Krievija ir tik liela, ne visur tie darbojās. Īsāk sakot, mēs gribam parunāt par sociālo tīklu lomu un nozīmi Krievijas politikā. Par to vairāk stāsta mans kolēģis Āris Jansons. Krievija ir valsts ar lielāko sociālo tīklu lietošanas laiku pasaulē, vidēji 6 stundas nedēļā, bet diskusiju apjoms par sociālām un politiskām lietām pēdējos mēnešos ir ievērojami pieaudzis. Mārketinga komunikāciju eksperts Zigurds Zaķis, kurš ilgstoši strādājis Krievijā, atzīst, ka arī šajā ziņā Krievija nav viendabīga. Varbūt pat mēs varam runāt par mazliet divām Krievijām, jo tā ir viena Krievija, kas es negribētu teikt tieši Facebook auditorija, bet šī Maskavas Pēterburgas auditorija, kas lielā mērā jau pat ignorē arī lielos televīzijas kanālus un neskatās viņus ikdienā vispār. Neskatās avīzes, nelasa portāls, bet informāciju gūst no interneta. Ja? Un ir otra auditorija, kas varbūt atkal nezina pat par to, ka šobrīd notiek arī kaut kādas nosacīti sociāls uzplaiksnījums šajā brīdī valstī, kur skatās joprojām tikai pamatā nacionālos kanālus. Un tās ir divas dažādas varbūt valstis šajā brīdī, kuras ļoti maz savstarpēji krustojās. Kamēr ASV valsts sekretāri un citi starptautiskie līderi konferencē Nīderlandē aicināja ievērot interneta brīvību, paužot raizes par tīmekļa pieejamības ierobežošanu autokrātiskās valstīs, varasvīri Krievijā prātoja par interneta lietotāju stingrāku kontroli. Kad vēsts par sociālo tīklu lietotāju obligātas reģistrācijas ideju noplūda medijos, iekšlietu ministrs Rašids Nurgalijevs bija spiests taisnoties, ka tās esot muļķības, bet sabiedrībā bāžas par ierobežojumiem prezidenta vēlēšanu priekšvakarā nezūd. Tiek vestas kaut kādas pārunas arī ar Vkontakte par to, kas lielākais sociālais tīkls 60 miljoni, kad tomēr kaut kādā veidā mēģināt kontrolēt, bet patreiz viņi palikuši pie tā, ka viņš ir pilnīgi atklāts. Droši vien tā spēle būs ļoti daudz un ļoti dažādos līmeņos. Viņa var būt gan slāpēšanas mēģinājumi, gan mēģinājumi radīt kaut kādas alternatīvas, gan arī, varbūt pilnīgi pretēji kaut kāda drīzāk mēģinājums radīt iespēju par izmaiņām valstī, arī varbūt viens no scenārijiem, lai saglabātu tātad šo varas pozīciju. Ne jau Krievija vienīgā mēģina ierobežot piekļuvi pasaules tīmeklim. Pat Indijas valdības amatpersonas tiekas ar Facebook, Yahoo, Microsoft un Google vadītājiem, lai izteiktu raizes par YouTube saturu un citām vietnēm, kas viņuprāt nomalno politiķus un reliģiskos darbiniekus. Starp citu, mūsu eksperts uzskata, ka arābu pavasarī noteicošie gan bijuši mobilie sakari. Es domāju, ka tur tas varētu būt mobīlo telefonu fenomens, jo, kā zināms, arī Eiropas dienvidos un dienvidu valstīs
datoru kā tādu lieto mazāk. Jā, teiksim, cilvēki vairāk laika pavada ārā, laika pavada cilvēkos un tam līdzīgi. Bet mobīlais telefons ir instruments, kas ir visiem līdzi. Jā, es noteikti, tā būtu mana hipotēze par to, kas notiek. Un tas būs pilnīgi noteikti, es domāju, tāpat skatāmies uz Krieviju. Es domāju, kas notiks ārpus lielajām pilsētām. Pilsētās interneta līmenis ir ļoti augsts. Līdzīgi kā Ķīnā, citās lielajās valstīs ārpus pilsētām tā ir problēma. Diennakti pirms pēdējo nedēļu lielākā protesta mītiņa pret negodīgām vēlēšanām Maskavā, tajā bija pieteikušies 33 000 Facebook lietotāju. Pieteikties varēja arī citos sociālajos tīklos. Vismaz šajā te izglītotajā, domājošajā viedokļu līderu pilsētu daļā. Sociālie tīkli, sociālās platformas ir kļuvušas par lielu spēku, un viņu ietekme būs ļoti liela. Un, tas nenozīmē, ka viņas aptvers visu, bet viņas nepārprotami ir palīgs gan organizējoties kaut kādiem pasākumiem, vai norisēm, ja, gan arī cilvēkiem savstarpēji apspriežot un vienkārši apzinot situāciju, izzinoties, apmainoties ar interesantiem rakstiem, interesantiem viedokļiem. Un neizpaliek arī pretpasākumi. Atceroties centienus izvest no ierindas serverus ar vienu un vienīgam viedoklim pretēju saturu pēdējos 5 gados, nav grūti saprast, kādu politisko spēku kalpībā atrodas Krievijas kiberteroristi. To varam secināt pēc uzbrukuma objektiem. Igaunijas vietnes, Gruzijas vietnes, Komersant, Gazeta Rus serveri, Nacionāli bolševiku blogi, Brīvās domas izteicējs Živoj žurnāli, jo sevišķi no šā neatkarīgā domas mediju laukuma priekšvēlēšanu gadā nepajokam nobijās Krievijas varas vertikālas tehnologi. Sociālie tīkli nekad neuzspiež vienu vai otru viedokli. Tā ir tava izvēle, ko tu pats atlasi, ko tu skaties, kam tu seko un ko tu iegūsti. Ja pirms 2008. gada vēlēšanām Krievijā vēl bija ilūzijas, ka neapmierināto balsis var apslāpēt ar investīcijām, varēja tuvos vai lojālos mediju resursos un tā sauktiem sociālo tīklu brigādes saturam, šodien likmi liek uz vairāku zombētu datoru izmantošanu savu mērķu sasniegšanai, spamiem, botiem, uz račiem, komentāros un citiem paņēmieniem, kas atgādina, piemēram, padomju laika ārzemju radioraidījumu slāpētājus. Tikko Krievijā varas aizsargpaņēmienu skaitā bija vērojama dažādu viedokļu paudēju interneta vietņu bloķēšana vēlēšanu priekšvakarā. Klusēja Komersant, Radio Eho Moskvi un citi portāli. Iespējama taču ir arī tiešu saziņas līdzekļu iespēju bloķēšana. Kas notiek brīdī, ja mēs vienu rītu pamostamies un nestrādā mobilais telefons, nav interneta un arī telefona klausulē nav pīkstiena. Ja? Un tad tas ir nākošais jautājums, kur vakar atkal tika apspriesti konkrēti scenāriji, kā rīkoties šādā gadījumā un kā pašiem radīt savu tīklu daudz vājāku, bet varbūt izmantojot tehnoloģiju iespējas, kas ir katrā mazajā iekārtā. Baltkrievijas prezidents Lukašenko jau esot atradis paņēmienus, kā pretoties krāsaino revolūciju rīkotājiem, kas izmanto sociālos tīklus, vienlaikus nebloķējot pieeju internetam. Viņš paudis, ka valsts virtuālo robežu sardzē stāvot 20 jaunu puišu, kas atnākuši un izdarījuši savu darbu. Viņa prāt, neprincipiālus Baltkrievu jauniešus izmanto ārzemju spēcdienesti, bet nekādu revolucionāru, kas organizētu masas ar tīmekļa palīdzību, nemaz nesot. Un tā ir taisnība. Gan Baltkrievijā, gan Krievijā cilvēki tomēr vēlas pārmaiņas, nevis revolūcijas, kautiņus un nekārtības.